Labdien! Šodien mēs ar jums izrunāsim, kā var rēķināt daļveida racionālus vienādojumus. Mums ir vispār divi risināšanas paņēmieni. Tātad pirmais paņēmiens būs tāds, ka mēs izmantosim proporcijas īpašību, otrs vienādosim saucējus un tad atmetīsim saucējus. Aplūkosim gadījumus, kad labajā pusē mums ir nevis nulle, bet kaut kāda neīsti grūta izteiksme, piemēram, daļa vai skaitlis. No sākuma meklēsim definīcijas apgabalu. Kā to rēķināt, es izstāstīju iepriekš jau, tāpēc tagad tikai izrēķināšu. Tad es zinu, ka saucējs nav vienāds ar nulli, tad rakstu y plus 24 nav vienāds ar nulli. Tad saku, ka y nav vienāds ar mīnus 24, un tad man atliek no visas skaitļu asas izmest vērtību mīnus 24 un pierakstīt, ar ko būs, nevis vienāds, bet kam piederēs y. Tad y pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 24, apvienots ar intervālu no mīnus 24 līdz plus bezgalībai. Tad es paņēmu visus iespējamos skaitļus un izmetu no tiem mīnus 24. Un tagad risināšu vienādojumu. Tad pirmo vienādojumu risināšu caur proporciju. Tad es zinu, ka veselām izteiksmēm vai skaitļiem saucējs vienmēr ir viennieks. Tāpēc, lai būtu vieglāk, pierakstīšu viennieku un atceros, ka pēc proporcijas, ja man ir divu daļu vienādība, es varu sareizināt pirmo diagonālu, tas man būs, piemēram, 18 reiz 1, un šīs reizinājums būs vienāds ar otrās diagonālas reizinājumu. Tātad rekur otra diagonāla, un es saku, ka 6 reiz y plus 24. Tātad pirmā diagonāla reiz otra diagonāla, tātad rezultāts būs vienāds. Tātad tagad redzu, ka man ir lineārs vienādojums, kur es tagad izrēķināšu un pārbaudīšu pēc tam saknes. Man sanāk 18 vienāds ar 6y plus 144. Nu ko, zinu, ka burtiņi man aiziet kreisajā pusē, skaitļi labajā. Un es iegūšu, ka 6y mīnus 6y, neaizmirstu zīmi, vienādi ar 144 mīnus 18. Un es iegūšu, ka mīnus 6y būs vienādi ar 126. Nu, ko tagad es dalu ar mīnus 6 manu vienādību un saku, ka y vienāds ar mīnus 21. Un es redzu, ka mīnus 21 nav tas pats, kas mīnus 24. Tāpēc varu pierakstīt atbildē, redzu, ka sakne man der un rakstu, ka y vienāds ar mīnus 21. Tad rekur manā atbildē. Aplūkosim otru vienādojumu, otru gadījumu. Tad atkal definīcijas apgabals, un definīcijas apgabalā man ir saucējs x mīnus 2, kurš nebūs vienāds ar 0, sanāk, ka x nav vienāds ar 2, un mēs iegūsim intervālu, x pieder no mīnus bezgalības līdz 2, un no 2 līdz plus bezgalībai. Nu, tagad man atliek vienādot saucējus, bet, protams, mēs redzam, ka saucēji abās daļās man ir vienādi, tāpēc neko vienādot man nevajag. Piemēram, ja būtu dažādi saucēji, es vienādotu saucējus un tad atmestu saucējus. Tad man atliek atmest saucējus un pārrakstīt tikai skaitītāju vienādību. Nu, protams, es saprotu, ja man ir saucēji vienādi, tad arī skaitītājiem jābūt vienādiem. Tas ir līdzīgi tam, ka, piemēram, viena puse ir vienāda ar vienu pusi. Tad redzu, ka daļas ir vienādas tikai tad, ja tos saucēji un skaitītāji savā starpā ir vienādi. Tāpēc rakstu, ka 4x kvadrātā plus 4
vienādi ar 10x. Nu, tad sanāk, ka man atliek pārnest 10x kreisajā pusē, jo tas ir kvadrātvienādojums, un būs 4x kvadrātā, lai vieglāk būtu skaitīt, tad es uzreiz pārakstīšu mīnus 10x pa vidu, un sanāk plus 4. Tā, lai būtu vieglāk rēķināt, es izdalīšu vienādojumu ar 2, un man būs 2x kvadrātā mīnus 5x plus 2 vienādi ar 0. Tad sanāk, rēķinu caur diskriminantu. Diskriminants man būs 25 mīnus 4ac. Tad mīnus 4 reiz 2 8, 8 reiz 2 16. Tad mīnus 16 rezultāts būs 9. Tagad meklēju saknes. Tad x1 man būs mīnus 5, tas būs 5 plus sakne no 9 un dalīts ar 2a. Tad es dabūšu saucējā četrnieku. Un tad sanāk, ka 5 plus 3 dalīts ar 4, tas būs 2, un otra sakne man būs tāda pati izteiksme kā pirmajā saknē, tikai plusa vietā man būs mīnus. Tad rakstu, ka 5 mīnus 3 dalīts ar 4, tas būs 2 ceturdaļas, jeb 1 puse. Un tagad man atliek pārbaudīt saknes. Pirmā sakne man ir 2, un es redzu, kā definīcijas apgabalā es teicu, ka x nav vienāds ar 2, tātad šī sakne neder. Tāpēc es rakstu neder, sakne neder, pēc definīcijas apgabala. Man vienmēr vajag pateikt, kāpēc sakne neder. Un otra sakne man ir 1 puse un 1 puse der. Tāpēc es rakstu, ka atbilde x ir vienāds ar 1 pusi. Tā mēs rēķinam daļveida racionāls vienādojums. Paldies par uzmanību! Visu labu!